Nu čau visiem! Nu ko, jaunā epizodē. Šodien ir svētdiena, tagad ir 12. oktobris. Esmu Nīderlandē, tāda pilsēta saucās Groningen. Un, jā, pirms šīs epizodes man bija vēl 2 YouTube video ielikti, bet tie bija angļu valodā, jo tāpēc, ka daži ir arī, kas skatās manus video, ir no citām valstīm, tie saprot angļu valodu, un tad es biju nolēmis tā kā pamēģināt arī ielikt angļu valodā. Un jā, tagad ir latviešu valodā, un nekas tāds baigi, es pieļauju domu, nekas tāds baigi nebūs, ko parādīt iespējams, bet tad jau redzēs, jo nekad neko nevar zināt, kas un kā notiksies. Pagaidām man tie video arī vēl īsti tur nesanāk, varbūt tās tā kā vajadzētu sanākt, bet es vēl pagaidām mācos tur griezt arī un likt kopā, un jā, nopirku arī dronu, varēs varbūt tās iespējams palaist gaisā, un atkal tad man ir jāmācās kā tur samontēt ir, un jā, es nopirku vēl arī šitā te, ko liek uz krūts, uz šādā te veidā, un tad es šeit kameru pielikšu klāt, tad jūs varat redzēt visu darbības, piemēram, kā es tur savienoju tās trubas klāt, kā es tur iekraujos, protams, ja ļaus tādās vietās, kur es kraušos vai izkraušos, to jau pēc tam tad jau redzēs pēc, situācijas. Bet jā, tagad stāvu taisu 24 stundu pauzi, un man ir jābrauc iekrauties ir. Jākrauj ir baltais cements, un braukšu uz Norvēģiju apakaļ. No šejienes man jābrauc ir 38 kilometri, nostāvēšu 24 stundu pauzi, man pauze beidzās kaut kādos, cik vēl te ir. Trijos sanāk. Tad es aizbraukšu pēc iespējas tuvāk pie iekraušanas vietas, un man rītā 7 no rīta ir jākraujās ir. Un tad jau skatīsimies, kas būs rītā. I'm hostile speaks. Baby, please come back. It wasn't you. Maybe it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much. Baby, please come back before I'm about to drown. She resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, I love it. Wait. Baby, please come back. Come back. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a still night in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight as long as the road feels right. It's like I'm in flight, high off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing hating. I love it the more I suffer. I suffocate right before I'm about to drown. She resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. Ko?
esmu noparkojies pie iekraušanas vietas. Ne gluži pie iekraušanas vietas, bet tur, kur man ir jāsverās uz svariem, sākumā jābrauc ir tādā tā kā lauku fermā. Un tur aiz tās ēkas, tur ir svari. Tur man sākumā no rīta ir jānosverās, jāpiereģistrējās, un tad es braucu kraut vienā citā vietā. No šejienes apmēram kaut kādi 5 kilometri laikam bija jābrauc ir. Jā, te man vajadzēja uz šejieni braukt bišķi vairākus kilometrus. Man vajadzēja tā kā bišķi apbraukt vienu ceļu. Nācās braukt pa holandiešu ceļiem. Vajadzēja braukt pa tādiem šauriem ceļiem. Nu, tā parasti Holandē ir diezgan šauri ceļi ir. Un jābrauc ir pa dzīvojamo rajonu, tā kā arī, kur visādas mājas malās ir sabūvēts ir. Un pa tādiem maziem ceļiem jābrauc ir. Jā, tagad uztaisīšu 11 stundu pauzi. Es tagad apstājos 4:30. Nezinu, cikos te sāks, kāds te būtu, droši vien gan jau kā diezgan agri no rīta, gan jau te kāds parādīsies, un tad 6 piereģistrēšos, un tad 7 sakraušos, un tad braucu atpakaļ uz Norvēģiju. Labi, davai, tiekamies rītā. Labrīt, ir pirmdienas rīts, jāuztais tagad kafiju, pamodos šodien jau pulkstenis bišķi pār 5, tad bišķi kaut kādas 20 minūtes uztaisīju džimu. Tagad pulkstenis ir jau 10 minūtes pār 6. Jāuztais kafija. Un jāiet skatīties, vai tur jau kāds ir uz vietas. Kā te jau sāk daži cilvēki parādīties, bet tie ir driveri. Bet vai office jau ir ieskatīties? Ja ne vēl, tad gaidīs 7. Ejam skatīties. Viss kārtībā. Šitais. Es jau, kad uzbraucu uz svariem, man jau tas cilvēks jau gaidīja, viņš jau tukšo svaru jau piereģistrēja, nosvēra.
Tā kā braucam krauties. Tā, ko esmu klāt? Šeit man ir jākraujās ir. Labi, iešu skatīties. Pagaidām te vēl neviena nav. Iešu jau attaisīt vaļā lūkas. Tikai viena lūka ir jātais. Šitā trešā. Tagad vēl netaisīšu vaļā, jo kaut kas bišķi smidzina. Nu neko. Pagaidām tad gaidam, kad atbrauks. Nu ko, sakrāmies tagad esmu, un man ir tagad jāpagaida papīri. Esmu vienā citā te vietā. Tur, kur ir tas office, tur kārtojās tie papīri. Un tad braucam uz, iespējams, tad droši vien, kad es peldēšu ar Hirstals un Lavriku. Tā, pastīšos, cik man tie kilometri. Tā, līdz skatāmies. Pārēķina. $815 kilometri. Šodien braukšu viss pilnmaiņa, droši vien kā visas 10 stundas izbraukšu. Un rītā man jāpiebrauc klāt ir, un tagad es pazadīšu disponentam
kad esmu sakrāvies, lai jau pieregistrē man jau rītdienas kuģi. Nu ko, esmu jau kādu gabalu tagad jau nobraucis, man vēl paliek līdz ostai, ko brauc 180 kilometri. Būs jāpaņem man pauzīt vēl arī. Jau būšu nobraucis tagad 3 stundas un 40 minūtes. Tad jāpaņem 45 minūšu pauzīt. Nē, pusstundu pauzīt sanāk, jo es jau tā kā es lēju degvielu, es jau uztaisīju pirmās 15 minūtes pauzi. Un jā, tagad braucu pa bāni. Es nesaprotu tos stulbos vācieši. Labi, tad priekšā viņam bija tā kā vieglais, viņš gāja tā kā ikā no dobra uz šito tā saucamo dobrauktu, gāja pa labi. Un tas vācietis, viņš ikā piebremzē, viņš negāja garām, ikā viņam bija brīvs, ka viņš varēja iet garām, bet viņš to nedarīja, viņš vienkārši sabremzēja. Un tur vēl 2 mašīnas vēl priekšā vēl arī vieglie bija, kas gāja uz nobraucienu nos no bāņa. Tagad vēl viens atkal, es viņam eju garām, šis man nelaiž, es nesaprotu šito te loģiku. Laikam atšuknījās. Un, jā, un es kročē viņam gāju garām, pagāja jau garām viņam, un tās mašīnas jau arī jau nobrauc nost. Un šis dod grīdā. Un man pa spīti nelaiž vēl arī. Neko ieslēdz pagriezienu, arī nekāds reakcijas. Es tā diezgan ilgi turējos. Beigās, neko, apmetos un braucu, un tad viņam uzpīpināja. Pēc tam baigi rādīja, tur bahājās, tur rokām, tur kaut kāds, reāls stulbens. Es nesaprotu šito te loģiku, kāpēc tā ir jādara. Bieži vien Vācijā arī ir tā, kad ir 2 joslas iet vienā virzienā, un viņš brauc, nezinu, tur kruīzā kaut kāda 83, 84 visu laiku valkās, un ir jau sastājusies kaut kāda, diezgan paliela rinda, un tagad jau ir 3 joslas aiziet, uzreiz viņš dod virsū, un pēc tam huitu viņa, noķers. Es nesaprotu šito te loģiku, domāšanu, kāpēc tā ir jādara. Un tāpēc brīnās, kad kaut kāds avārijas rodās, kaut kas tam līdzīgs. Bet labi, kā tā ir Vācija. Jā, pirmie vēl arī bija sastrēgums bija. Es esmu jau ticis aiz Brēmenes. Brēmenē bija sastrēgums bija, un tad es bišķi tur apbraucu, kaut kā bišķi maz gabaliņi apbraucu apkārt. Un, jā, tagad būs jāmeklē, kur noparkoties, jau uztais 45 minūšu pauzīt. Laikam taisīšu Sitensenā iebrauksim. Ikā veikalā baigi neko nevajag, jo tāpēc, kad
trešdien man jau jābeidz. Kaut kāda paika man vēl arī ir. Varbūt mēs pat īsti nebrauksim iekšā, lai liek nav jātērē. Bet nu labi, tad jau redzēs. Labi, tā kā davai braucam. Jā, esmu noparkojies, tagad aiziešu uz veikalu, uztaisīšu pusstundu pauzīt vēl arī. Te ir šitāds te parkings. Un te tā ir veikals, un mēs te patās ejam iepirkties. Nu ko, biļetes jau dabūju, un tagad jau arī pat sāk jau lēdām jau braukt virsū uz kuģa jau. Pulkstenis tagad ir bez 15:05, un viņš attiet 6:45, un peldām laika bija 14 stundas bija. Viņš pār 9 iepeld Göteborgā. Tā kā jā, un, nu, kaut kā tā. Labi, gaidam to kuģi. Braucu tagad iekšā kuģī, un man reku te augšā jābrauc ir. Jāliek manuālā. Kur te rādīs? Es ceru, ka vēl augšā nebūs jābrauc. Laikam, nē. Fantasi och säkerhetsinformation, det blir inte 1 minut.
bygger de så här interna sanningar. Ja, säkerhetsstölden besitter turen som direkt Kirschlossen. Tagad es esmu Svinesungs robežā. Man ir jāpiedeklarē krava. Kur te brīvi te sanāk, kur te var stāvēt. Labi, stāsimies šajā pusē. Aiziešu piedeklarēt kravu. Un tad vēl palicis ir 160 km, ko braukt līdz galam. Tās ir sanāk 2 stundas, 2-3, kaut kas tāds. Un pie reizes arī pauzīt uztaisīšu. Atkarībā, cik ātri man te viss te ies. Labi, ejam. Tā, krava ir piedeklarēta un pagāja 20 minūtes. Tā kā pirmais 15 ir jau uztaisīts. Tagad uzliek sākuma valsts. Norvēģijā esmu. Un vēl 2.30 jābrauc ir, bet es jau esmu nobraucis 2.30. Iespējams līdz galam netikšu, vēl pauzīt būs jāpaņem tā pusstundu. Labi, tā kā braucam. Nu ko, esmu atbraucis jau galām, tagad kraujos ārā. Man sanāca atbraukt no Göteborgas 4 stundas un 20 minūtes. 10 minūtes vēl līdzdarbība palika. Un jā, tagad kraujos ārā. Un garā truba bija jāpieliek. Izkraušos un tā zvanīšu dispečeram, uz kuriem man tālāk ir, kas man jādara. Rīt vakarā man ir jābeidz. Ceturtdien lidoju mājās. Nu, kaut kā tā. Labrīt, trešdienas rīts. Tagad ir pulkstens bez 3 minūtēm 8. Braucu uz iekraušanu. Jābrauc ir kraut, ir baltais cements. Tikko man pazvanīja dispečers, man ir jābrauc ir uz Stoke, uz, tas sanāk pie Tonsbergs netālu. Tas sanāk Dramens puses. Sākumā bija plāni citi, bija jābrauc pakaļ Spilgtei, un tad jāizkraujās ir Frogder, tur, kur es vakar krāvu to balto cementu arī. Un es jau biju jau ceļā, tad viņš man zvanīja, prasīja, kur es esmu, teicu detāli jau no iekraušanas vietas. Tad viņš man pateica, jābrauc ir uz Stoke. Un jāizkraujās ir Sandefjordā. Tā kā braucam. Tā, esmu tagad atbraucis, un man ir jāseko šai te mašīnai.
es biju šeit, atbraucis un tagad jābrauc ir uz citu vietu. Izskatās, ka šeit man ir jākraujās. Nu, šitā arī būs jākrauj. Tagad viņš pieliek pie tā ceļamkrāna, piestiprina ar štrupēm. Tad ceļ augšā un tad man no apakš jāpāgriež dāz pušu striķis un tā kraujam iekšā. Viņš ir kā teica 7 maisi, bet te ir bišķi vairāk, te ir 8 maisi. Nu labi, tad jau redzēs. Nu, šitāds arī darbs brīžā bija jādara. Tāds netīrs darbs. Tagad visu atkal baldas būs. Nu labi, sakraujam un braucam prom no šejienes. Tad jau redzēs, cik ilgu laiku prasīs. Nu ko, tagad krauj ārā. Šeit es esmu pievienojis rūpnīcas gaisu. Šitā zilā truba, kas iet. Un sarkanā truba ir, tur iet ārā produkti. Es turu maksimāli 1 bārs šeit ir atļauts. Un tā krauj ārā. Izkraušos un tad jau es droši vien, ka braukšu apakaļ uz kloftu. Jo rītā es braucu mājās.
tikko iebrauc mazgātuvē, nomazgāju tikko mašīnu. Bāzē tagad negribējāt mazgāt, jo tāpēc, ka tagad jau ir tumšs arī ir. Un jau pulkstenis būs 8, 9 laiks beidzās. Mašīna ir tīra, nomazgāt ir. Un, braucu tagad uz Kloftu, nolikt mašīnu nost un rītā lidoju mājās. Tā kā šī epizode būs viss. Cerams, ka kaut kas sanāca, varbūt arī kaut kas nesanāca. Dronu neizdevās palaist gaisā. Varbūt nākamreiz, vai nākamreiz jau būs iespējams jau ziema. Tūlīt jau drīz jau, bišķi jau augstāk jau, jau sen jau ziema jau tur tā, Norvēģijā. Tā kā, ja tev patīk šāda veida saturs, spiežam like, sekojiet un tiekamies uz ceļiem. Davai, čau!